Nedēļas nogalē Ausekļa Limbažu teātris aicināja skatītājus uz savu jaunākā iestudējuma Nāves ēnā pēc Blaumaņa pirmizrādi. Luga veidota pēc režisora Didža Jonova un scenogrāfa Māra Ābeles idejas, par pamatu ņemot latviešu dramaturga Rudolfa Blaumaņa noveles Nāves ēnā tipāžu, pielāgojot to šodienai. Jo gribējās pamēģināt, paeksperimentēt un pafantazēt, ko Blaumans šodien, 150 gadus pēc savas dzimšanas, būtu rakstījis, kas viņu būtu uztraucis. Jo liekas arī, ka Nāves ēna ir viens no tādiem darbiem, kas varbūt ir apaudzis kaut kādiem stereotipiem. Un, ja jūs zināt, bija tāda filma Gunārs Piesas, ko uzņēma pirms 40 gadiem. Un tad visticamāk, ka ir bijušas dažas interpretācijas teātros, bet tik un tā. Tās ir interpretācijas, un Blaumans savu noveli ir uzrakstījis tik ģeniāli vienkārši, ka viņš pieļauj arī interpretēt arī šodien šo darbu. Struktūra ir perfekta, un atlika mums ielikt to mūsdienu situācijā. Nevis uz ledus gabala, bet ofisā. Teksta materiālu pēc abu minēto kungu iniciatīvas veidoja dramaturģe Astra Meklere, kurai šis tagad ir jau otrais darbs Limbažu teātrī. Tas bija vairāk kā pirms 10 gadiem, kad viņi paņēma man lūgu pirmais sniegs iestudēt Limbažos. Atceros, jā. Jā, kopš tā laika, un tad Didis man pagājušā ziemā piezīmēja un teica, Astra, tu vairs nevari atteikties, man ir ideja, tev ir jāpastrādā. Tā mēs satikāmies. Viņš izstāstīja savu konceptuālo vīziju par to lūgu, un es uztaisīju praktiski tekstus, jo arī raksturi bija jau tā kā pa lielam nodefinēti, bet, varbūt kaut kādas pielabojums, kas tur iznāca tā rakstīšanas laikā, bet pa lielam, jā, Didža ideja ietēpta manos vārdos. Īstenībā visi tie patētiskie teksti, kas bija tādi tur, kad bija cilvēks, nav cilvēki, ir no Blaumaņa, tad diezgan daudz Birkenbauma Kārlēna dialogi ir pārnest tieši no noveles vai no filmas ir paņemts kaut kāds epizodes, tikai, protams, viņas piemērots tai situācijai, bet tur diezgan daudz oriģinālais teksts. Un tad man bija speciāli arī jālasa vēlreiz noveli, jāpaskatās filmu, un es mēģināju, kur varēju tur tā kā likt iekšā, ka viņi tā organiski iekļāvās mūsdienu situācijā. Mana dzīves filozofija ir tāda, ka visus, ko sākumā tu vari uzskatīt par defektu, vienmēr var pārvērst par efektu. Un to mēs centāmies darīt, un es domāju, ka ir sanācis, ka mēs tik labi tiekam galā gan ar telpu, gan ar uzstādījumu, gan stilu. Stils varbūt tāds neparasts, es nezinu, kā skatītāji reaģēs, bet tieši forši, ka nav kā vienmēr. Lugā darbojas 7 aktieri. Jau pazīstamie teātra vecmeistari Juris Žūriņš, Līga Gulbe un Jānis Kukainis, atsevišķās lomās redzētie Imants Kairišs un Ervins Kuzmins, kā arī tikai šogad bezkaunīgajos večos ienākušie Viktorija Kupce un Alvis Atslēga. Izrādē darbojās aktieri, ar kuriem man nav bijis līdz šim iespēja strādāt. Un es, protams, ka režisors mazliet uztraucos. Bet, godīgi sakot, es esmu pārsteigts, ka visi, pat ne ar milzīgām kaut kādām pūlēm, bet visi ir tikuši ar uzdevumu galā un strādā ļoti labi. Es savus aktierus varu tikai slavēt. Ļoti aktuāla tēma tā ir. Līdz ar to pašu arī, kā jau bija domāts, bija tā, ka par ko būtu Blaumans rakstījis, ja viņš būtu šobrīd dzīvs. Aktuālākā tēma tieši Eiropas fondi. Tad par to arī izrāda mums bija, kas mums tiešām arī labi izdevās. Esmu ļoti priecīga, ka esmu tikusi teātrī iekšā. Un arī Intu ļoti noveicās, ka tad, kad es gribēju tieši nākt, tad viņi pateica, mums tieši vajag jauna meitene. Tā arī aizgāja, un īstenībā bija prieks, kad man Inti piezvanīja un pateica, klausies, Didis tur aicina tev savā izrādē. Ļoti cītīgi strādājām, un īstenībā pašiem man šķiet ir tāds gandarījums, kad ir viss izlaists cauri, kad ir labi nospēlēts. Būs vēl labāk, protams, kad nostrādāsim. Ar aktieriem pārējiem ir jau kopā šad tad spēlēts, tā kā problēmas ar to nav. Un, principā, ļoti labi mums pas kopā, tā kā viens otru labi jūtam. Īstenībā esmu ļoti priecīga, ka tā ir. Man patīk, kad es attīstos augu. Ļoti interesanti. Man ļoti patikās. Man liekas, vēl bišķiņi jāpastrādā un būs perfekti. Ļoti labi simboliskie tēli, ko viņi salikuši. Scenogrāfiju, kā jau vairākiem citiem Didža Jonova iestudējumiem,
veidojis Māris Ābele. Skaņas un gaismas Lugai sakārtojis Jānis Roļskijs. Savukārt tērpus veidojusi māksliniece Daiga Freimane. Savdabīgi likās krekli ar dažādiem uzrakstiem uz muguras. Piemēram, mums kaut kas jāizdomā, es tā negribēju, sponsoru laiki beigušies, kad mēs kļūsim par pērlēm un citi. Uzraksti uz krekliem nāk no izrādes tekstiem. To es neizdomāju, to tērpu mākslinieci tā skatījās no kaut kāda sava punkta, un viņi to tā sajūta, un man likās tā ideja ļoti labā. Viņi tādi nepārāk didaktiski tie teksti ir, bet katrs viņš kaut kādā poetiskā tādā līmenī aicina aizdomāties. Aktieri, režisors un pārējie Lugas veidotāji saņēma kolēģu apsveikumus un ziedus. Savukārt viss teātra kolektīvs pirmizrādes dienā atskatījās uz savas darbības 128 gadiem. Viens no vecākajiem un aktīvākajiem Latvijas amatieru teātriem var būt gandarīts par savām radošajām veiksmēm un aktīvo darbību. Pašlaik režisores Intas Kalniņas vadībā sākušies mēģinājumi Rudolfa Blaumaņa Lugas no Saldenās Pudeles savdabīgajiem iestudējumam. Savukārt nākošu vasaru pilsētas svētku laikā notiks kārtējais no jau 12. starptautiskais teātra festivāls Spēles prieks. Jauno Lugu Nāves ēnā pēc Blaumaņa Limbažnieki atkal varēs noskatīties janvāra 2. pusē.